spēles labāko. Šeit Kris ķemers bišķiņa aizrāvās un palika augšā nevajadzīgi un Liepāja izlīdzina rezultātu. Skatīsimies, kas tad notika. Rauls Reģko, numur 5 guva Man šķiet, ka Sandrs Leivalds ir drīzāk varētu būt, ka guva vārds. No jā, Leivalds guvas vārds ir, jā. Nu, jā, šeit Sandim Leivaldam, jā. Leivalds vienkārši ietriec tālajā ģevenē. Jā, bet šeit tā aizsardzības arī neliela kļūda. Jāspēlē šādā situācijā, ļāv izmest, jāspēlē tuvāk. Jā, Sandrs Leivalds. Nu, meistarīgs metiens, ko var pateikt. Jā, Sandrs Leivalds dodās ātrā pārējā un gūst vārtus. Gribētos atļauties teikt, ka iespējams Linārds varēja nospēlēt nedaudz veiksmīgāk. Nu, šis ir tas, kas, ko nedrīkst atļaut šāds ātros izgājiens. Nu, Sandim Leivaldam otrie vārdi spēlē. Jā. Meistarīgs spēlētājs. Nu, jā, tāds individuāls izgājiens. Jā, šeit Tomas Sauslīds nenolasīja. Nu, ļoti labi notur bumbiņu arī. Jā, labi augumi bija pielicis priekšā, lai nevar izsist bumbu. Iemet trešos, Dzērvei metiens būsim gols. Bīstams metiens, bīstamā augstumā. Esmu redzējis arī no viņa šādas metiens arī Grobiņas komandā spēlējot. Tas tāds viņa stilā gols. Jā, bet šādos metienos vārds vispār lielāk ir bezspēcīgs. Nu, labs metiens tāds. Ļoti nērts augstums. Jā, es gribēju teikt tāds kabatā. Jā. Padusē, kabatā kaut kur tur tādā ķermeņa. Virs kājas daļas augstums tāds, jā. Par otriem runāt. Un te, jā, te vienkārši kurš komanda soda numurs 39 Endijs Ezeriņš. Spēcīgs, precīzs metiens pretuzbrukumā komandas kapteinis. Šeit neveiksmīgi piespēlēs Sveinlop Čīnska puses un ātrais pretuzbrukums 3-2. Kurš rezultējās ar precīzs metienu. Tāda augsta duša perioda sākumā. Labs metiens. Atkal labs metiens. Un te jau nevarēja redzēt, bet rezultāts ir 5-1. Leivalds gūst vārds. Šī pirmā maiņa kuršiem? Nē, Dzērve. Šī ir otrā maiņa kuršu komanda. Kuršiem šī ir otrā ir, ja? Jā. Ok. Laikam Dzērve gūst vārtus. Otros spēlē? Nē, tas nav Dzērve. Tas ir numurs 5. Reģko, jā, no Leivalda. No Sandra Leivalda. No Sandra Leivalda piespēles no aizvārta. Nu, ātri izspēle. Guldīgi nenostāv aizsardzībā, nesadala spēlētājs. Labi, komandas vienlīdzīgi spēlē. Tā kurš iemet 6-1. Un kārtējais vārdu gūmas tieši virs kājas. Sterns vai Alonders? Alonders. Roberts iemet. Nu jā, 6-1 jau vēl grūtāk jūtāt. Labi iziet no aizsardzības pušas iedod, un tur jau viņi diezgan, es teiktu, brīvi vienkārši pārskrēja pāri laukumam un uzmet. Jā, nekāda pretestība. Tieši tā. Un izspēlē. Un bloķēts metiens. Bloķēts metiens, iemet kājās. Un kurš raida tukšos vārtos. Numurs 39, Ezeriņš. Komandas kapteinis. Ļoti neveiksmīgi izspēle. Gūst savus otros vārdus, ja nemaldos. Jā. Nu,
Atkal pierādās tas, ka nevar izmest šodien šādus metienus, kurš aizsardzībai cauri ir jāveic vismaz 1 vai 2 piespēles. Jāmēģina izraustīt tā aizsardzība. Vismaz jābeidz tā virzība laterāli taisnās līnijās. Tās tiek atbruņots, kurši vēl paspēja uzmest pa vārtiem un spēle beigusies. Mairs Vakermans nospēlē ļoti rupīgi, saņem sarkano kartiņu. Kurš komanda ar 7-2 izcīna uzvaru. Rezultāts pārliecinošs. Un tagad tiek apbalvots labākais spēlētājs. Kuldīgas komandai, kā tu domā, kas varētu būt? Nu, es pat, ja godīgi, nemācēšu īsti uzreiz pateikt. Es varētu Rudolfam iedot. Es laikam arī 2 tās piespēles. Nils Bradovs. Jā, īstenībā Nils Bradovs arī ļoti labi nospēlēja. Bija aktīvs lielāko spēles daļu.